Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Jēkabpils iecirknī 2. martā pulksten 16:45 vērsās 2 nepilngadīgi jaunieši, ziņojot, ka uz viņiem Akmeņu ielā iepratī tirgus teritorijai kāds vīrietis raidījis vismaz 2 šāvienus. Neilgi pēc tam Jēkabpils iecirkņa kriminālpolicijas nodaļas darbinieki aizturēja aizdomās turamo vīrieti. Aizturēšanas brīdī pretestību viņš neizrādīja, pie viņa tika atrastas 2 pistoles, viena no tām bija pielādētā stāvoklī. Tātad par doto faktu mēs esam uzsākuši kriminālu procesu par huligānismu, kas ir izdarīts lietojot šaujamieroci. Vainīgā persona, 50-gadīgais Jēkabpils pilsētas iedzīvotājs, ir ievietots īslaicīgās aizturēšanas vietā. Tajā pašā vakarā policijas darbinieki vērsušies prokuratūrā un lūguši atļauju nekavējoties veikt sankcionētu kratīšanu. Tās laikā aizturētā vīrieša dzīves vietā privātmājā vairāk nekā 10 policijas darbinieku atsevināja ievērojumu daudzumu šaujamieročiem līdzīgu priekšmetu, kā arī munīciju, proti dažāda veida 19 šautenes, 5 pistoles, 2 ložmetējus, ložmetēju stobru un dažāda veida 460 patronas. Dzīves vietā minētā persona bija izvietojusi slēptuves, divāna sānu atviltnēs, atpūtas krēslu atviltnēs, matračos. Ieroču īpašnieks, kas līdz šim nav bijis sodīts vai arī viņa sodāmība jau ir dzēsta, apgalvoja, ka ieročus kolekcionējis. Šādu versiju gan liek apšaubīt teju 500 konfiscētās patronas. Daļa no viņiem, kā uzskata pats aizturētais, ir viņa kolekcija, respektīvi tā ir mulāža, tie nav šaujamieroči, par ko mēs nepiekrītam, jo viens no tādiem ieročiem, kas bija pie viņa rīcībā, jau ir šāvis. Mēs uzskatām, ka daļa no ieročiem izņemtajiem būs atzīta par šaujamieročiem. Par šaujamieročiem minētos priekšmetus varēs atzīt pēc ekspertīzes, ja tā atzīst, ka tie ir lietošanas kārtībā. Tāpat ekspertīzē skaidros, vai no lielā daudzuma ieroču detaļu ir iespējams izgatavot jaunus šaujamieročus. Policijas darbinieki atzina, ka ieroči bijuši labā kārtībā un ļoti aprūpēti, tīri un regulāri eļļoti. Šie te automātiskie ieroči, šis konkrētais automātiskais ierocis ir 1928. gada izgatavots Tomsons, jā. Agrāk neredzēts, jā. Tie otrs, jā, automātiskais ierocis. Viņam klāt tātad ir gan patronu soma, tur lūk redzama ar aptvērumu, jā. No tādiem no vēsturiskā viedokļa, jā, ir, protams, interesants lūk šis te Winchesters. Jūs noteikti redzējāt vairāk kā kauboju filmās, viņš figurē, jā. Kas attiecas tieši uz kriminālo pusi, kas vairāk varētu būt piesaistīts, jā. Redzēsim, lūk šeit ir karabīna, bet jau ar novirstu laimes daļu saīsinātu stobru, ko reāli var tātad daudz maz paslēptā veidā nesāt, vai šādu ieroci mēs varam uzskatīt par kolekcijas ieroci, nu laikam kā nē. Viņš drīzāk domāts citiem nolūkiem un mērķiem. Kā iesaku, šeit ir daļa. Ļoti daudz ir sastāvdaļu, kā redziet, kaut vai lūk šis stūbris, mehānismi dažādi bija izņemti. Gan tā stāvēja, gan slēpņos bija. Šis mums būs Brownings. Sieviešu lielums tas vēl. Šie visi, kas ir. Šitas mums ir labi zināmais TT tipa pistole. Vairāk kārt ir figurējis dažādās Latvijā kriminālās lietās. Jā. Tas atkal ir viens. Šis ir Valters. Arī būs Valterīts. Jā. Nu, tas jau tuvāk kara laika. Jā, tā ir raķešu pistole, munīcija. Kā redziet, šeit viss ir reāls. Trasējošās. Jā, šīs te ir, konkrētā gadījumā trasējošās, jā. Redziet, dažāda kalibra, dažāda lieluma, dažādiem ieročiem paredzētas gan pistolēm, gan karabīnēm. Vīrietim bijusi oficiāla atļauja tikai viena medību ieroča lietošanai un uzglabāšanai. Policijas darbinieki pagaidām atturas no komentāriem par kopējo kolekcijas finansiālo vērtību. Šobrīd notiek izmeklēšana, sūtīsim visus izņemtos ieročus uz ekspertīzi, gaidīsim ekspertu atzinumu
un skaidrosim apstākļus, kādā veidā notika tā konflikta situācija, kas bija viņas pamats, kas izraisītājs, viss, kas skar šīs te huligāniskās darbības. Izmeklēšanu sarežģīja fakts, ka abām konfliktā iesaistītajām pusēm esot ļoti atšķirīgas liecības, gan par raidīto šāvienu skaitu un virzienu, gan nolūku, kāpēc tika šauts. Ieroču īpašnieks apgalvo, ka šāvis pašaizsardzības nolūkā. Nepilngadīgie jaunieši incidentā nav cietuši. Policija pagaidām sākusi kriminālu procesu par huligānismu, ja tas izdarīts lietojot ieročus. Par šādu noziegumu var sodīt ar brīvības atņemšanu līdz 7 gadiem.